Vau, mamma, Ohohoho! Kas par strūdeli? Super labi. Kur cepurīti izvēlēsies? Tikko. Šito, labi. Liekam galvā? Tikko. Labi. Un kas tu esi? Pavā. Pavārs, labi. Un kas ir mamma? Pavā. Pavārs un omītei? Ja, un ko mēs... Pavā. Jā, un ko mēs šodien gatavosim? Ābolu maizi. Strūdeli. Strūdeli, jā! Ābolu. Kāpēc mēs gatavojam Leonardu ābolu strūdeli? Tētim garšo strūdeli. Jā, tētim garšo ābolu strūdeli, jo Man strūdeli garšo. tev garšo strūdelīte. Mammai un omai garšo strūdeli. Man viss garšo, kas ir salds. Kas tev garšo vislabāk uz svētkiem, Leonardiņa? Ābolu maizi. Ābolu tāda kā omīte cepi? Jā. Jā, omīte ļoti garšīgs taisa, vai ne? Ābolu Un maizītes. kanēlis tas ir arī ļoti. Tev tu garšo kanēlis, vai ne? Un kamēra puta garšo. Jā! Kanēlis īstenībā ir iecienīts, vai ne? Mums mēs liekam pie kafijas un vispār visur, kur kanēlis. Kanēļa maizes, ābola kanēļa. Tas ir baigi forši, kad ir tāds kanēļa cukurs. Es tur citu laukos, man ļoti garšo ar jau veco omīti. Parasti novāc ābolu ražu un taisīja ābolu zaptes. Jā. Tās vienkārši bija uz rūpmaizītes zaptītes. Pusdienās, brokastīs, vakariņās zapts maizītes. Taram kā. Jā. Kopā. Ber kārtīgi iekšā. Jā. Tagad tev jāber rozīnes iekšā. Nu, malacis. Tagad bērsim. Uzreiz šitā te samaisīsim bišķīt, jā. Vau, mamma, Mamma to vien māk. Jā, skaisti. Vaigde. Kas? Vaigde. Kas mažo? Zvaigzne. Tā ir dievīga smarža. Un ko mēs tagad darīsim ar šo visu? Ābolu. Mēs atstāsim uz 10 minūtītēm iesūkties, lai sasulojās kārtīgas mūsu pildījums. Jā, mīkliņā. Un tad jau liksim mīkliņā iekšā. Jā. Savukārt par kārtaino mīklu ir ideāli. Jā, ka tu paņem jau gatavās plāksnītes, Jā. vienkārši saspied kopā, viņas izveidot vienu lielu laukumu un arī izrulē plānā. Un ir jāatlaidina. Jā. Nu, nāc izrullē. 3 un 4. Tā? Arī. Aiziet. Kā tu esi labi izrullējis, malacis, ļoti labi tev sanāk. Turpmāk mīklu rullēsi tu. Te vajag Mēs- tā jā, kārtīgi. tā- Pa vidiņu, redzi? Akurāti, jā. Mācies visu jau darbiņu veikt uzreiz skaisti, lai pēc tam nav jāpārtaisa. O, izstās super labi. Super labi. Jā, Super garšīgi būs. Es tagad. Garšo, bērni, droši. Kā tāpēc pagaršo? Tur viss ir- Viņš viss tā ir kā labs. es vienmēr Es arī, pagaršoju. es jau starp citu rozīni apēdinu. Jo vienmēr viss ir jā. Un tagad ļoti Paldies uzmanīgs tev, Leo. mammas darbiņš. Tā, un Man aiztaisiem nav gali. īpa. Šuvītes ciet. Sāksim ar vienu galiņu. Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Un tad šādi te mēs viņus tā kā arī piemīcam klāt. Ohohoho! Kas par strūdeli? Bērniem īstenībā vienmēr šis ir tas darbs, kas tiek uzticēts. Nu, pirmais virtuvē, ja mēs cepam pīrāgus, maizītes, tad olas smērēšanu vienmēr veids bērni. Tu turi to šuvi. Jā. O, Viena vau. gal- Paga. Viena Tā, maize. un tagad uz 3, 4. Pagaid. 3, 4 Metam. un hop. Oh! Nu, maliču. Un tagad liksim iekšā aplams.
Iepriekš uzsildītā cepeškrāsnī uz 180 grādiem un cepsim. Apmēram 25 minūtes. Ābolu Varbūt ilgāk madī! drusku. Wow, lejam iekšā. Tātad uz šo piena daudzumiņu mums ir baigi paveicies, jo Otkaram ir vaniļas mērce jau gatava. Vaniļa, āboli, kanēlis. Tas ir... Jā, protams. Man liekas, nav vienaldzīgo pret šādu ēdienu. Jā, vispār svētkos ir svarīgi, kad laiku pavada kopā gatavojot. Jā. Nu, lai nav tā, ka tu tikai nogatavo visu dienu, un tu to tāds maz laiciņš ar to ģimeni kopā, un visi pāēd un visi pa mājām. Nu, tā, lai nav, lai ir tā kopība. Lai tu neesi noguris, tur to virtuvi ņemoties. Viņš jākuļ ir līdz 5 putiņām, jā. Pamēstum, bet viņi izsās jau gatava. Konsistence ir ļoti laba. Viņa arī pamazām sabiezē. Tā kā jūs mierīgi varat taisīt jebkurš. Jā. Uzmanīgi. Paņemam pūdercukuriņu. Un tagad uzkais virsū. Kaisi. Šitā. Kā sniedziņš krīt. Dusa. Duša. Arī tā Un var būt. liesim virsū vaniļas mērci. Visās receptēs un visur vaniļas mērci ir labi daudz jālej. Pētai. Dievīgi. Skābais ābolītis, saldā vaniļas mērcīte, kraukšķīgā mīkla. Ir izdevies. Nenoēsties. Mīļie, šīs receptes un arī viss pārējais, ko mēs gatavojam, meklējiet bērnības receptes LV. Un priecīgas svētkus!